Ka mēs varam varbūt pamazītiņām sākt, ja kāds vēl pievienosies, tad pievienosies, un lai tā kā iesāksim. Šodienas mums tēma ir cukuri un saldinātāji konditorijā. Jā, vispār man tāds jautājums, vai jūs zinat, cik cilvēks patērē cukuru gadā? Varbūt nu labi, varbūt vispār no sākuma vajadzētu laikam iesākt ar to, ka no kurienes jūs esat, varbūt uzrakstiet čatiņā, no kurienes jūs esat, vai esat vispār arī pirmo reizi šeit. Varbūt, ja jūs esat pirmo reizi, tad tā kā piedalāties webinārā, tad uzrakstiet cipariņu 1, ja piedalāties otro vai varbūt jau trešo reizi, tad piespiežat cipariņu 3. Un tad vēl viens bija jautājums, jā, super, Liepāja 2, ja pieņemsim, tas tā vieglāk būs, jā, 3, super. Jelgava, Liepāja, no Rīgas, no Imantas, Balvu novads, no forši. Tā kā mēs te no visas Latvijas pa lielam esam savākušies brīvdienā, brīvlaikā. Ventspils, super. Nu, forši es skatos, ka vairāki no jums jau ir atnākuši jau varbūt otro vai trešo reizīti. Man par to ir liels prieks, ka jums patīk izglītoties, mācīties un tā kā apgūt jaunas kaut kādas zināšanas un vienmēr uzzināt ko jaunu, ko vēl neesat kaut zinājuši vai dzirdējuši un tā kā tas ir baigi forši. Un man arī prieks, ka es varu padalīties ar savām zināšanām. Nu, lūk, un šodienas tēma tad mums ir cukuri un saldinātāji, un tad man tas jautājums, varbūt arī, jā, varat ierakstīt vienkārši minot, kā jūs domājat, cik cilvēks gadā patērē cukuru vispār, tā kā, jā, gadā. Kilogramos tas būs, ja gramos nebūs. Tā kā varat uzrakstīt, jā, kā jums šķiet? Vienkāršot interesanti, kā jūs domājat, cik cilvēks patērē cukuru gadā aptuveni? Daudz, jā, tas ir laba atbilde. Jā, daudz, bet cik tas ļoti daudz? Bet kā jūs domājat, kilogramos, cik tas varētu būt? 100 kilogrami, tas būs baigi daudz. Tas būs ļoti daudz. Nē, 100 nebūs, jā. 10 vismaz, 12, jā. Respektīvi ir tā, ka Latvijā, pieņemsim, statistika rāda, ka cilvēks patērē 27 līdz 30 kilogrami gadā. Tas arī ir diezgan tāds labs rādītājs. Bet, pieņemsim, ASV, tur ir 45 līdz 50 kilogrami gadā. Tas ir vispār ļoti daudz, ļoti daudz. Tas varat iedomāties 50 kilogramīgais mais, ja cukuru cilvēks patērē gadā. Tas ir ļoti daudz. Nu, lūk, jā, un šodien mēs tā kā iziesim, es negribu jūs tā kā nobiedēt, ja, kad tik daudz cilvēks cukuru patērē, bet ja viss ir balansā un ja mēs lietojam cukuru tā kā mēreni, tad viss ir kārtībā, ja. Un konditorija bez cukura, tas tā nemēdz būt, ka konditorija ir bez cukura. Konditorija, te mēs esam visi saldu mīļi un cukurs, tā ir neatņemama sastāvdaļa konditorijā. Nu, lūk. Jā. Iepazīsimies, es pastāstīšu tad par sevi drusciņ, jā, mani sauc Jūlija Lāce, esmu Saldās paradīzes dibinātāja, 6, jau tur šis plakātiņš ir jānomaina, jau ir 7+, gadus gatavoju pēc pasūtījuma kūks makarūnus. Esmu arī vairāku apmācību kursu autore, dalos ar savu pieredzi gan klātienes meistarklasēs, gan arī online. Un tā kā nepārtraukti pilnveidoju arī savas zināšanas un, jā, esmu izveidojusi arī tā kā Saldās paradīzes akadēmiju. Tas nav tāds, jūs nenobīstaties no tā vārda, jo man arī grāmatvede pateica akadēmija, tad tev laikam vajag kaut kādu dokumentāciju un tā, bet, lai es varētu varbūt izsniegt arī certifikātus jums, mēs uz to tiecamies, es uz to tiecos, pilnīgi iespējams, kad to visu varēs arī nokārtot. Bet, jā, tātad akadēmija ir domāta tā, ka mēs pagatavojam 2 desertus mēnesī, mācamies kādu jaunu tēmu. Tēmas, protams,
atkārtosies arī, ja, bet nāks klāt jauni deserti. Nu, lūk, bet par to es pastāstīšu arī drusciņ vēlāk. Ja. Kas tad ir tā saldā paradīze? Tad ir klātienes meistarklases, ja, Eksporta ielā 3 studijā. Parasti meistarklase notiek no 11 līdz 3, grupiņās līdz 10 personām, lai būtu tā kā ērti, grupas nav lielas. Ja. Un tad mums būs 26. kas ir šo svētdienu jau meistarklase makaronu pagatavošana. Ja nu gadījumā kādam ir interese, droši var pieteikties, jo ir vēl kādas brīvas vietiņas. Ja? Tā kā var arī pieteikties uz klātienes meistarklase. Mums būs arī siera kūku meistarklase 7. decembrī un 14. decembrī būs piparkūku mājiņu meistarklase. Tā kā, ja ir vēlme, ja ir brīvais laiks, tad droši var pieteikties. Tie, kas piedalās vai skatās atkārtojumā ierakstu, ja, tad jūs varat piezvanot man, pateikt, ka jūs esat pēc webināra un jums būs atlaide 10 eiro, ja, meistarklasē klātienes. Kas attiecās uz akadēmiju, tad te ir katru mēnesi jauna tēma. Mums palikušas novembrī, tagad būs šobrīd iet medus mīkla. Mēs gatavojam medus kūku un gatavojam to, kas ir šablonu kūka šomēnes. Un nākam mēnes mums būs piparkūku mīkla un mēs taisīsim piparkūku mājiņas. Ja? Nu, cepumi pats pa sevīm, tā kā saprotams, ka var no tās pašas mīklas pagatavot. Nu, lūk, un saldē paradīzē tad trešais tāds pārniņš, jā, tie ir tie online kursi un apmācības, pieņemsim bento kūkas, makarūni, musa kūkas, tērtas, biskvīti, pāvalovas ekleri, un ir tāds arī mājražošanas starts, jā. Par mājražošanas startu es gribētu vēl pieminēt to, kad pie manis septembrī, 6. septembrī bija pārtikas veterinārais dienests, un viņi pateica, ka tā kā, ja kādreiz viņi ļāva dzīvokļos atvērties, tad tagad ir tā, ka vai nu speciāli paredzētajās telpās, kas ir, nu, tā kā restorānu, kafejnīcu, jā, telpas, vai arī, tā kā, ja jums ir privātmāja, jā, tad privātmājā vēl var. Dzīvokļos viņi vairāk neļauj. Varbūt var pacīnīties, protams, ja ir tā, ka tas jūs saprotat, ka tas ir jūsu tāds sapņu darbs, sapņu lieta, un jūs par to degat un tā, tad es domāju, ka var ar viņiem arī sarunāt, jā, bet, tas ir viss tā kā sarunu veidā visdrīzāk, jā, bet pa lielam ir tas, ka, jā, vairs viņi neatļauj. Nu, lūk, tā, un šodien man pārlaca viens slaidiņš, tātad šodien, jā, tātad par to cukura ceļu no niedras līdz kristāliem, kas ir cukuri, kas ir saldinātāji, kādi ir cukura veidi, lietošana, aizvietošana, kā arī tā kā nozīme un drusciņi arī par veselību mazliet. Tā. Privāta mājas virtuvē var, bet dzīvokļu virtuvē nevar. Jā, tā šobrīd ir jaunas vadlīnijas no Eiropas Savienības, un jā, tad viņi vairāk tā kā dzīvokļos neļauj. Jā, bet un ir arī vēl tas, ka pieņemsim, ja gadījumā kāds negatavo, pēc pasūtījuma kādu ilgāku laiku, tad pieņemsim, tad arī ir tā, kad viņi noņem to licenci, ja? Nevis noņem, bet tā kā mēs rakstam iesniegumu, ka mēs tā kā pārtraucam, un tad viņu atgriezt būs ļoti arī sarežģīti. Tā kā, ja jums ir jāpērk privātmāja, tieši tā, pareizi, nav varianti. Jā, tā kā tas tāda lieta, jā. Tad kāpēc cukurs ir vairāk nekā tikai saldums? Vot kā jūs domājat? Šeit jau ir viss rakstīts, bet labi. Tātad bieži mēs domājam, ka cukurs ir vienkārši balts pulveris, jā, bet patiesībā tas ir kā mākslinieka instruments. Katrai niansei deserta radīšanā. Tur ir tā, ka, pieņemsim, cukurs ir atbildīgs par struktūru. Ja? Starp citu, mums nākošais webinārs būs par
par struktūrām un tekstūrām, par tekstūrām. Nu, lūk, nākošajā mēnesī. Tad, kas attiecās uz struktūru, tad pieņemsim, ja mēs ņemam olu baltumu, ja, un ja mēs pievienojam klāt cukuru, tad cukurs meitenes tās, kuras ir mācījušās, pieņemsim, Pavlovas kursā, ja, tad tur ir tā teorijas materiāls, tad tur es arī stāstu par to, ka olu baltumam ir nepieciešams cukurs, tāpēc, ka cukurs, viņš izveido tādu kā plēvīti tam burbulītim apkārt, un tādā veidā mums tā tekstūra ir gaisīga, tāda pufīga un forša, ja? Un cukurs palīdz noturēt, ja? Savādāk, ja mēs saputojam, pieņemsim olu baltumu bez cukura, tad viņš ļoti ātri nolaidīsies. Nu, tie burbulīši saspridzināsies, nu, tad viņi tā kā pazudīs. Ja? Labi. Nu, lūk, un tad vēl kas ir, tad ir cukurs. Cukurs tā kā izveido krāsu un garoziņu. Ja mēs runājam, viņš atbild arī par to smaržīgo, foršo, bruno garoziņu cepumiem vai kūkām. Tā saucās tāda kā Maillard reakcijā un karamelizācijā. Ja? Tas nozīmē to, ka tad, kad mēs cepam cepumus vai cepam kādu biskvītu vai ko, tad mums tā garoziņa paliek tāda zeltaini brūna, ja, un parasti arī tā mēs arī sakam, ka, ja mums ir palikusi garoziņa zeltaini brūna, ja, pārbaudam ar koka kociņu, ja tas ir biskvīts, ja nekas nepielīp, tas nozīmē, ka ir gatavs, ja, tas arī mums nosaka gatavību. Tad mums ir vēl arī cukurs, tā kā palīdz saglabāt mitrumu, pieņemsim, ja mēs runājam par medus mīklu vai nu jā, par medus mīklu, tad pieņemsim, tur nāk medus klāt, un tad mums ir tāds kā mīkstāks, ja, tas biskvīts. Un palīdz arī tādu kā sulīgumu saglabāt. Un, protams, kad ietekmē arī garšas līdzsvaru. Tas tā kā ne tikai dod saldumu, bet arī izceļ un līdzsvaro citas garšas, piemēram, skābumu un sāļumu. Ja? Varbūt jūs arī zināt, ka, pieņemsim, ir tāda zupa kā boršs, ja? Sarkanā bieža zupa. Ja mēs pieliekam zupai klāt vienu ēdam karoti cukura, viņam pavisam ir cita garša. Nezinu, vai jūs esat mēģinājuši vai nē, es tā daru visu laiku, ja? Tā kā es tieši šai zupai, ja? Pārējām es tā nē. Bet, lai tā kā sabalansētu to garšu, ja, tad es pielieku cukuru klāt. Nu, lūk, un tas uzreiz arī padara to ēdienu tādu kā garšīgāku, varbūt, jo viņam tā kā atverās arī citas garšas. Pieņemsim arī noteikti, es nezinu, vai jūs zinat, jūs drīzāk zinat, kad, pieņemsim, restorānos arī, ja, viņi pie salātiem arī pieliek drusciņu cukuru, vai nu tas ir kaut kādā mērcē, vai tas ir tā kā garšvielu maisījumā, mazlietiņ piebar arī cukuru, un tad viņš arī tā kā atver tās garšas, ja? Tā kā cukurs mums ir kā palīgs, es pat pateiktu tā. Tālāk, 3 galvenās salduma kategorijas. Ir tātad klasiskie cukuri, noteikti jūs viņus esat lietojuši, laikam kaut kāds 99%, man liekas. Tātad ir baltais cukurs, ir brūnais cukurs un ir arī pūdercukurs. Ja? Pūdercukurs, tas ir tas pats cukurs, bet viņš ir vienkārši samalts, ja? Smalkajos kristālos. Un balto cukuru var tā kā dabūt no cukurniedrām vai no bietēm. Ja? Un tad ir tādi kā dabīgie saldinātāji, tad te būs medus, kļavu vai agaves sīrups, kokosriekstu cukurs, dateles. Ja? Tie būs tādi kā dabīgie saldinātāji, un ir, protams, alternatīvie saldinātāji, kas ir eritritols, stēvija vai arī ksilīts, bet tas jau tā kā vairāk jau tāds bīstams maidzīniekiem, tādu es noteikti neieteiktu, bet viņam ir 0 kalorijas, ja, tāpat kā stēvija. Stēvijā arī nav nekāda kalorija. Ja mēs runājam par tādu kā, es neesmu ne dietologs, nekas tāds, ja, bet ar tiem aizvietotājiem te ir ļoti prātīgi jāskatās. Ja? Ir
pieņemsim, ja jūs vēlaties aizstāt parasto cukuru ar stēviju, tad stēvija ir 200 reizes saldāka nekā cukurs. Ja? Un te ir jābūt ļoti prātīgi, ļoti uzmanīgiem, tāpēc, ka stēviju pievienojot ļoti daudz, paliek rūgta garša. Visdrīzāk, ka jūs to, tie, kas lietojuši, gan jau, ka zinat, ja pie kafijas pieliek tā kā parasto cukuru, tad var sajust to rūgtuma garšu. Ja? Runājot par cukura īpašībām un salduma intensitāti, ja, tad ne visi saldinātāji ir vienādi saldi. Tas saldums viņiem arī ir atšķirīgs. Ja? Un to saldumu mēra parasti pret balto cukuru. Baltais cukurs vēl arī saucās kā saharoze, un tad uzreiz saharoze un fruktoze. Ja, fruktoze tā ir tā kā no, tie ir cukuri, kas saturās augļos un ogās, ja, tā būs tā fruktoze. Bet saharoze tas ir tas mūsu baltais cukurs, ja, un tad, ja mēs mēram to intensitāti, tad sanāk tā, ka mēs paskatāmies baltais cukurs, ja, viņš ir pa vidiņu, un tad fruktoze, viņa būs drusciņ saldāka, nu tā kā 1,2, 1,7 reizes saldāka, ja, nu tas tā kā nav pārāk tāds super daudz. Bet stēvija, kā jūs redzat, ir 200-300 reizes saldāka, ja, tā kā tas ir, viņai, tas saldums ir ļoti intensīvs, var teikt, ja. Kas attiecās uz glikozi, tad viņa būs bišķiņ mazāk tā kā salda, un eritrotols, protams, arī būs tā kā vēl netik salds. Ja? Ja mēs runājam par aizstāšanu, ja, par to pašu, tā kā, ja mēs cukuru gribam aizstāt pret to stēviju, pieņemsim, ja, tad viena teikarota stēvijas pulvera var atbilst aptuveni 200 gramu cukuru saldums. Ja? Tad viena teikarota tas ir 15 grami kaut kur, un 200 grami cukurus, ja, aptuveni to saldumu, lai jūs saprotat arī savā galvā. Jo ir tā, ka es arī biju domājusi, ka es tagad paņemšu, es gribu makaronus, jā, es gatavoju makaronus ļoti daudz, un man prasīja, vai es varu vēl samazināt to cukura daudzumu, jo šim receptēm, kas ir makaronu tajā kursā, tad tur jau ir samazināts cukura daudzums, jā. Un man bija bijušas meitenes gan klātienes meistarklasēs, gan arī ir jautājušas, tā kā vienkārši jautājušas un prasījušas, vai ir iespēja, pieņemsim, vēl samazināt to cukuru daudzumu, jo viņām šķiet, ka tas ir tāpat ļoti salds, jo tās kundzītes, kas pie manis bija meistarklasē, viņas ikdienā vispār cukuru nelieto. Ja? Cik vispār? Ļoti minimāli. Lūk, un tad viņām, protams, tās garšu kārpiņas, viņas ir pavisam savādākas. Šeit arī ir tas, kad kā mēs to, ko mēs lietojam ikdienā uzturā, cik ļoti ir attīstītas mūsu garšu kārpiņas. Ja mēs tā kā cenšamies degustējam dažādus, ja tur desertus un tā, tad mums, protams, tās garšu kārpiņas ir tā kā savādākas. Ja mēs nelietojam cukuru, ja nemaz, ja, tad mums, protams, ka mums tās garšas būs izteiktas. Kāpēc arī maziem bērniem, pieņemsim, tur dārziņā vai skolā, ja, uz to sāli skatās arī ļoti maz liek sāli, ļoti maz liek cukuru, un viņam tas ēdiens ir tāds bezgaršīgs, ja, mums varbūt tas tā šķiet, bet īstenībā tas ir tam dēļ, lai tās garšu kārpiņas, ja, nenosist, un citreiz ir tā, kad arī skolotājs saka, vai tur mammas čatos, ja, saka, kad kāpēc ēdiens ir tik bezgaršīgs, mani bērni tur neko neēd un tā tālāk, tāpēc, ka visdrīzāk, ka viņi ir ikdienā mājās lietojuši vairāk sāli, vairāk cukuru, ja, un līdz ar to viņam tas ēdiens liksies bezgaršīgs. Visam ir jābūt tā kā pakāpeniski un ar mēru, un tā kā tas viss ir pie lietas piederās un normāli, vismaz manuprāt. Tātad, kas attiecās arī vēl par cukura maģiju un cukura krāsu, tad krāsa un aromāts, ja? Visi, kas šodien ir mums arī webinārā un tie, kas skatīsies ierakstu, jums būs forša dāvaniņa. Būs recepte saļās karameles. Ja? Un saļo karamelu mēs varam likt gan pie pankūkām, gan mēs varam likt kā makaronu pildījumu, kūkām pildījums. Tas
saļo karameli var savienot, pieņemsim, ar riekstiem, un tā jau būs tā kā vēl šokolāde, kāds biskvīts klāt, tā jau ir Snickers garša, un jā, tā kā tā karamela viņu var lietot daudz kur, jā, vai nu vienkārši pie pankūkām un tā. Jums sanāks 1 kilograms. Es uzreiz varu arī pateikt, ka jūs varat taisīt pusīti, jā, lai jums ir kā puslitras burciņa. Man sanāk, nu, tā kā no tā daudzuma, ko es dodu receptē, jums sanāks 1 kilograms, nu 1 litrs, jā. Tad var taisīt arī pusīti. Es arī pastāstīšu, cik man te ir tas katliņš par to karamelizāciju, tad arī izstāstīšu jums to procesu, kā mēs gatavosim to sāļo karameli. Jums būs gan video recepte, nu tā kā video viss pastāstīts, gan arī PDF, jā. Un tātad, kā mēs gatavojam sāļo karameli? Sāļai karamelai te būs nepieciešams tā kā 2 veidi cukuri, tas būs glikozes sīrups. Glikozes sīrupu jūs varat nopirkt arī Gemusa veikalā, var arī pasūtīt caur internetu veikaliem. Es nemācēšu atbildēt, vai Rimi, Maksimā vai kādā LVT būs, jā, bet varbūt var arī pameklēt, varbūt tur arī ir glikozes sīrups, jā. Tad mēs sajaucam, sanāk glikozes sīrupu kopā, nu kā nevis sajaucam, samaisam, mēs iesvaram katliņā glikozes sīrupu un uzbaram pa virsu cukuru. Un viss, un šeit ir tātad ļoti svarīgs tāds moments, ka mēs to cukuru, mēs nedrīkstam viņu nemaisīt, mēs nedrīkstam viņu tur tā kā, nezinu, kult vai ko kustināt, ja, un tā tālāk. Maksimums, ko mēs varam izdarīt ar to cukuru, tas ir paņemt to katliņu aiz garā kāta un tā kā drusciņu pagrozīt viņu tā kā lēnītēm uz vienu pusīti, uz otru pusīti. No sākuma jūs redzēsiet, ka jums parādās tā kā no tā glikozes sīrupa 1 burbulītis vienā pusītē, ja? Tad tie burbulīši jums aizies apkārt un pa vidu paliks tas tāds kā cukurs, ja? Un ir tā, ka rokas niez un gribās viņu tur tā kā visu to procesu ātrāk izdarīt, bet nevajag, nesteidzaties, ja? Labāk uz lēna uguns, nekur nesteidzamies. Un šeit ir tā, ka mēs ar to karameli strādājam, ja tiešām ar tādām lēnām kustībām mēs varam pagrozīt to katliņu, lai mums tā kā tie burbulīši aizvar ciet to mūsu cukuru, ja? Kas tur būs. Nu, lūk, un tad paralēli mēs uzsildam arī saldo krējumu, ja? Un šeit ir ļoti svarīgs moments, tas, protams, nebaidieties, ja nekas tur traks nenotiks, labāk uzvilkt kādus biezākus cimdus un censties liet karsto saldo krējumu karamelē klāt, arī tādā kā strūkliņā vai 2-3 piegājienos, ja, un samaisīt vislabāk, protams, ir ar koka lāpstiņu, vai arī ir tādas speciālas lāpstiņas, kas ir tā kā karstuma izturīgas, ja. Man tāda ir karstuma izturīga, tad es tā kā vairāk ar to strādāju, bet varat arī ar koku, ar to pat būs labāk. Ja? Un tad mēs pievienojam saldo krējumu, un tad atgriežam atpakaļ uz uguns. Ja? Es tur, protams, jums stāstu par temperatūru, bet ja jums nav mājās termometrs, arī neuztraucamies, skatāmies pēc krāsas. Ja? Pats galvenais, lai mums tā krāsa nebūtu ļoti tumša, savādāk būs karamela rūgta, ja? Bet skatāmies, kad viņa paliek tāda zeltaina un bišķiņ tāda tā kā dzintara krāsa, ja viņam būs. Un tas arī būs tas īstais brīdis, kad var pievienot to saldo krējumu klāt, jo pēc pievienošanas paliks atkal tā karamela tāda drusciņa kā gaišāka, bet mēs atkal tā kā pavārīsim, ja, jo mums ir, lai visas tās sastāvdaļas tā kā apratās katliņā un savienojās, ja, tad mums ir nepieciešams viņu vēl pasildīt 2 kādas minūtes aptuveni, ja. Un tad mēs noņemam no uguns, ļaujam karamelai vienkārši, lai viņa tur katliņā pastāv. Nelienam ne ar pirkstiem, ne ar ko savādāk var tiešām apdedzināties. Ja? Tas ir ļoti karsti, tīpaši skatāmies, ja jums ir bērni, kuriem ļoti patīk jums palīdzēt, ja, tad to katliņu tuvāk sienai, lai viņi tiešām tā kā to katliņu neaiztiek. Un tad, kad mums karamela būs atdzisusi, šeit arī, ja jums nav tas termometrs, labāk, lai viņa ir
augstāka, nevis kā karstāka, ja, un, nu, pagaidiet, nu, nezinu, minūtes 15, nu, 20, ja, nu, viņai pilnīgi pietiks, lai atdzistu. Un tad jūs pievienosiet klāt sviestu mēs sablenderējam, tajā pašā katliņā vienkārši ar blenderi sablenderējam, un jūs redzēsiet, ka tai karamelē parādīsies tāda forša, staipīga tāda konsistence, un kamēr viņa ir karsta, viņa ir vairāk staipīga un vairāk tāda kā, var teikt, ka liesies, ja, nu, tecēs. Bet tad, kad viņa paliks augsta, pieņemsim ieliekot leduskapī, ja, viņa paliks cieta, pilnīgi varēs tā kā nokosties ar zobiem un zobu nospiedumi paliks. Ja? Te vēl ir tas, kad pieņemsim, nu, no sākuma pagatavojiet, protams, pēc receptes, kā ir, bet tad jau jūs varat arī paeksperimentēt, pieņemsim, jūs varat aromatizēt saldo krējumu, kā to var izdarīt. Tātad jūs varat paņemt vaniļas pākstis, ja, un tās vaniļas pākstis iemērcēt tajā katliņā ar saldo krējumu un atstāt uz nakti. Un tad nākošajā dienā jums būs tāds saldais krējums ar vaniļas piegaršu, ja, kas ir ļoti forši un tāds, nu, tas tāds riktīgi forši tādā ziņā, ka tā garša būs tāda savādāka drusciņa. Ja? Un vēl es nepateicu, ka tad, kad mēs gatavojam saļo karameli, tad mēs vēl arī ir tāda salsa, viņa saucās fleur de sol. Ja? Var, protams, likt arī rozā sāli vai kādu jums mājās ir, bet tā fleur de sol, tie ir tādi lielāki kristāliņi, un te sanāk tāda kā maģija tādā ziņā, ka tad, kad mēs piebaram to sāli un sajaucam ar lāpstiņu, ja, tad tie kristāli, viņi ir kā sanāk, nu, viņi būs izkusuši, ja, tajā karamelē, un tad, kad mēs, pieņemsim, baudam to karameli, tad būs tā, ka it kā viņa ir ļoti tāda salda, un tad pēkšņi sāļaina, un tas tāds, nu, tāda ir ļoti forša kā, nu, tāds ļoti forša tāda garša, ja, tad tā kā uzspridzina jums tā, wow, nu, tāds sāļuma tāda garšiņa. Tas tāds, protams, var tā darīt, var arī tā nedarīt vienkārši, ja, tā kā sajaukt to sāli, lai viņa ir pilnībā sāļaina, bet ja viņa būs tāda tā kā vietām, tas, nu, tomēr tāds savādāka garša. Nu, lūk, un tad, ja mēs runājam par to karamelizāciju, turpinot prezentāciju, tad tīra cukura reakcija uz karstumu pie augstām temperatūrām sanāks 160–180 grādi baltajam cukuram, kas kūst un kļūst brūns un rada arī tādus bagātīgus aromātus, kā jau mēs zinām, ja, kad karamele cukuru, ja mēs ēdam vienkārši balto, ja, apēdam karoti, vai arī mēs pieņemsim nu, atdzisušu karameli pagaršojam, ja, tad būs tā kā divas dažādas garšas. Jā, tā karameli tie ir arī tie paši cukura gailīši, kurus mēs bērnībā uz karotes, varbūt kāds arī ir tā taisījis, ja, tad ļoti... Jā, tā kā cukuru izkausējot, vienkārši karotē uz uguns un pēc tam ātri zem augstā ūdens, un tad sanāk jau tā karamela, un tad viņai ir, protams, garša savādāk nekā parastiem cukuram. Jā, un tad runājot par to Maillard reakciju, tad tas arī būs tas, kad mums parādās tāda kā garoziņa mūsu desertam. Ja? Tad te ir tā, kad kompleksa reakcija starp cukuriem un aminoskābēm vai olbaltumvielām karstumā. Un tā arī rada tādu maizes garoziņu, tādu cepumu grauzdātu riekstu, tādu neatvairāmu garšu un krāsu. Ja? Tad mums sanāk, ka viņa paliek tāda zeltaina, smuka krāsiņa. Ja? Tas ir pateicoties cukuram. Tātad. Kā izvēlēties piemērotāko saldinātāju? Vienmēr ir jāuzdod pašam sev nevis trīs, bet pašam sev jāuzdod jautājumus. Ja? Tātad, kādu rezultātu es vēlos? Pieņemsim. Vai es vēlos tā kā karameli, tad es izmantošu balto cukuru. Steviju es nevaru izmantot, tāpēc, ka stevija nekaramelizējās. Pieņemsim, ja es gribu tur mīkstu cepumus, tad labāk izmantot brūno cukuru vai medu. Ja, un te arī ir tas par to medu smīklu, pieņemsim, ja, vai kādiem mīkstākiem cepumiem, tad mēs izmantosim brūno cukuru vai medu.
Tad mums ir, ja mēs vēlamies kaut ko tādu kā kraukšķīgāku, tad te arī, lai izveidotu kraukšķi, tad mums ir vajadzīgs baltais cukurs. Tas ir tas pats arī attiecās uz bezē cepumiem. Ja? Pieņemsim, tā kā es jau stāstīju un minēju, ja, ka tiem burbuliešiem tur ir tā kā ļoti, ļoti plāna tā kārtiņa no tā cukura, un tāpēc viņš saglabā to savu struktūru. Ja? Un, sacietējot tam burbulītim no iekšpuses, no ārpuses, ja, sanāk, kad izveidojās tāds kā kraukšķis. Ja. Un, protams, ja mēs uzdodam sev jautājumu, ka es gribu tur tā kā mazāk kaloriju, tad mēs izmantojam to pašu stēviju vai to eritritolu. Ja. Un tad vēl ir arī, protams, par to karstuma apstrādi. Pieņemsim, karamelizācijai un cepšanai nepieciešama cukuru, kas iztur karstumu. Tā arī ir tā sahroze vai fruktoze. Stēvija karstumā nekristalizējās, jā, tā kā to, ko es teicu. Jā. Nu, es par tiem makaroniem nepabeidzu, ka tad, ja mēs gribam, pieņemsim, stēviju likt cukura vietā pie olbaltuma masas, jā, tad mums, viņa senāk būs tāda vienkārši lipīga masa, un mums neizveidosies tie burbulīši. Ja? Tā kā, respektīvi, to stēviju nevar likt pie olbaltuma masas. Nevis, ka nevar, bet ja mēs liekam, tad mēs arī skatāmies, mēs kombinējam. Mēs varam likt, pieņemsim, parasto balto cukuru un pievienot drusciņu tur to stēviju, ja ļoti gribās. Ja? Bet, protams, tas viss ir tāds eksperimenta veidā. Ja? Un arī par to mitrumu. Ja? Tad mums ir jāsaprot, cik ļoti mēs tur to desertu vēlamies, vai mēs vēlamies, lai viņš būtu tā kā mitras, forši, ja, tāds, tā kā skatoties arī kādam desertam. Ja tā ir, pieņemsim, kūka, tad mums gribētos, lai tas biskvīts būtu tāds kā mitras, vai ne? Ja mēs vēlamies to mitrumu mazāku, tad skaidrs, kad ir tā kā, ja mēs gribam mazāk, tad mēs varam arī likt kādu citu sirupu vai kādu citu to medu vai medu vai sirupu. Un arī, ja mēs pieņemsim, mainam, skatāmies, mums ir kaut kāda recepta, pieņemsim, vienalga. Un tur ir rakstīts 100 grami cukurs, ja? Un, nezinu, tur pārējās kaut kādas vielas sastāvdaļas. Tad mēs skatāmies, pieņemsim, ja sausās, un ir tādas kā slapjās ola, tur piens, nezinu, tur krējums, ja, šitās skaitās kā tādas mitrās. Un ir tādas sausās, ja milti, tur, nezinu, cukurs, cepamais pulveris, ja, pieņemsim kakao, ja, tad pieņemsim, ja mēs vēlamies aizvietot sīrupu, tad mums ir jānoņem no šķidruma nost. Ja mēs vēlamies, pieņemsim, sausajām sastāvdaļām, tad mēs noņemam no sausajām sastāvdaļām nost, pieņemsim, ja mēs gribam tā kā, lai būtu tas viss balansā. Es ceru, ka es tā saprotami izskaidroju. Skatoties, ko mēs ņemam. Ņemam sauso nost, pieliekam sauso. Ņemam nost šķidro, pieliekam šķidro. Un tādā veidā tā kā sabalansējot to recepti, ja mēs kaut ko mainam. Jā, kas attiecās arī uz to veselību un balansu, tad ir tāds glikēmiskais indeks, kas saucās GI, tā kā GI. Un tas parāda, cik ātri ogļhidrātus saturošs produkts paaugstina glikozes līmenī asinīs. Un tā kā sanāk, cik enerģijas mēs varam, kā izdalās tā enerģija. Pieņemsim, ja mēs lietojam uzturā stēviju, tad mums enerģija būs uz nulles, reāli. Tā kā viņš vispār tev nedod nekādu enerģiju, jo tur ir 0 kalorijas un arī tā kā 0 enerģijas. Ja mēs lietojam tieši otrādāk glikozi, ja, tad tur ir veseli 100, ja, tā kā tas rādītājs, ka mēs uzreiz tur uzņemam ļoti daudz enerģijas, mums parādās, mēs varam tur, nezinu, skriet un darīt lietas. Ja. Medus tas būs jau tā kā pa vidu. Ja, un baltais cukurs 65 ir rādītājs. Tā kā arī, ja, tāpēc tas cukurs, viņš mums dod vienmēr to enerģiju.
Ja? Tā kā tas arī nav tas, ka tas ir kaut kā ļoti slikti. Fruktoze vispār tur 19 bija ļoti maz. Ja? Un, jā, pats galvenais ir, ja mēs runājam par vispār cukura lietošanu vai sīrupu lietošanu savā uzturā, tad deserti tas ir tāds prieks, svinēšana un mīlestība. Un te jau nav tā, ka mums tagad pilnībā ir jāatsakās no cukura, jā, tāpēc, ka tur mēs ēdam 27, 30 kg gadā. Bet visam ir jābūt, protams, ar mēru. Jā. Protams, var arī tā kā samazināt cukura daudzumu, kā tās meitenes, kuras jau ir mācījušās, viņas redz un zina, ka es cukuru samazinu, es cenšos viņus reāli samazināt. Gan tajā Pavlovas kursā mums ir tie meringas izstrādājumi, gan mazās Pavlovas, gan lielā kūka, gan rulete ar samazinātu cukuru daudzumu, jo klasiskajā receptē, pieņemsim, tur ir tā, ka olu baltumam ir jābūt reiz 2 mazāk nekā cukuram. Mums ir kaut kādi 20–30% nost tā cukura. Ja? Vai arī tiem pašiem makaroniem tur arī ir 20% nost cukurs vai 25%. Ja? Un, protams, ja, tad var kombinēt dažādus saldinātājus jau un tā kā skatīties, kas jums pašiem tā kā patīk. Ja? Tas ir, te ir vairāk par to, tad, kad mēs gatavojam kaut kādu savu īpašu desertu, kuru mēs esam, es nezinu, tur izdomājuši, iedomājušies, un mēs tagad gribam to visu realizēt. Tas vairāk attiecās uz to, vai arī, pieņemsim, ir kaut kāda klasiska recepte, bet jūs esat pagatavojuši, jūs saprotat, ka tur ir ļoti daudz cukuru, un jums tas ir par saldu, un jūsu karpiņām tas neatbilst, tad jūs varat, protams, kaut ko aizvietot un mainīt. Ja? Un jāēd tā kā apzināti, protams, ir labāk apēst tur 1 cepumu vai 2, nevis apēst 10, pareizi. Tā kā to jau mēs visi arī saprotam, bet citreiz ir tā, ir ļoti garšīgi un grūti apstāties. Es to arī ļoti labi saprotu. Bet, jā, bet, tā kā skatāmies, visam ir, tai pieeja ir jābūt tādai, kad pagaršojam, apēdam, jā, forši, gribu, 2 var apēst, jā, bet nevajag jau tur uzreiz tā, ka tur 10, jā. Un daudzveidība ir atslēga, tāpēc arī varbūt tapa tā akadēmija, tāpēc, kad, ja mēs gatavojam katru dienu makaronus un ēdam viņus cauru gadu, viņi, sāk apnikt, jā, pēc kaut kāda laika. Bet tad, kad ir daudzveidība, tad tas jau tā kā gan attīsta mūsu garšu kārpiņas, gan tā ir tehnika, tas ir process, un tas ir tāds, riktīgi foršs pasākums, manuprāt. Es nezinu. Un, jā, starp citu, man ir jaunākā meita, tas ir mana atslēga, var teikt, jā. Varbūt arī tāpēc, respektīvi, ja tā paņem, es arī aizdomājos, ka sanāk tā, tad, kad viņam piedzima, es vispār savu dzīvi nomainīju uz to konditoriju pavisam, jā, tā kā, ja es tur strādāju, tur golf klubā biju par direktoru, jā, tur, un mana dzīve vienkārši pārgriezās, tad, kad viņa piedzima, tad tagad ir tā, kad viņa ir tāda tiešām tā kā mana atslēga, es pārbaudu, vai es varu tādu recepti, pieņemsim, likt akadēmijā. Ja viņa man ēd un priecājās, un viņai tas garšo, tad es to recepti lieku akadēmijā, tā kā vai kursos. Bet, ja viņai tur, tā kā viņa tur groza degunu, tad mēs to recepti neņemam. Lūk. Tātad atceramies, kad gudra salduma pasaule, ja mēs viņu varam tā nosaukt, jā, tad cukurs tas ir instruments. Bez cukura konditorija nevar, varbūt var, laikam, ka nevar. Nav iespējams, jā, jo cukurs tas tiešām ir daudzveidība, garšā, tā kā balans un struktūra un krāsa un mitrums, respektīvi, tas ir tāds labs instruments, kas ir tik tiešām nepieciešams, jā. Nav sliktu saldinātāju. Pieņemsim, ja es te minēju par to pašu stēviju, ja, ka viņu ne visu var tā kā likt, jo viņa neizveido tos kristālus, ja, pieņemsim, bet savukārt viņa ir laba kaut kādos citos pasākumos. Tas ir, ja mēs viņu lietojam, pieņemsim pie kafijas no rīta, vai ja mēs viņu pievienojam pie kāda tāda deserta, kur tā kristalizācija nav nepieciešama, ja, tad stevija tur būs gan, pieņemsim, ļoti piemērota, vai kādi citi sīrupi. Balans
ir atslēga. Ja? Tātad visam ir jābūt balansā. Nevar būt tādam tā kā superkritiskam pret to cukuru, ja, vai tieši otrādāk, cukuru, jo vairāk cukurs, jau labāk, ja. Tad ir jābūt visur tādam kā balansam. Un, jā, nav jābaidās kombinēt vai eksperimentēt, jā, tā kā ir jāeksperimentē. Es pati arī eksperimentēju ļoti daudz, pēc saku, es cenšos ņemt cukuru nost, tāpēc daudzās receptēs ir arī tā kā tas samazināts cukurs, vismaz, es tā kā cenšos jau kaut kādi 20% likt mazāk. Un vienmēr jātestē tā kā ar nelielu porciju, skatoties arī ko, ja ar to nelielu porciju, ja mēs gatavojam kādu kūku, mēs, minimālais svars kūkai būtu tas 1 kilograms, ja. Man pa lielam tā arī tas receptes, arī akadēmijā, ja tur mums tās medus kūka vai tūlītās būs arī Napoleons, jā, tad viņas visas ir, tā kā 1 kilograma svarā, jā, tāpēc, lai gan tu vari pagaršot, gan saprast, tā kā vai tev vai tavai ģimenei pēc jūsu tā kā garšu kārpiņām ir nepieciešams kaut ko pamainīt, pieņemsim, varbūt jūs gribat vairāk krēmu pielikt klāt, vai varbūt jūs tiešām gribat vairāk cukuru pielikt klāt, vai jūs gribat tieši otrādāk noņemt, jā, tā kā, lai varētu arī to visu pilnveidot pēc sevis, ja? Jā, varbūt ir kaut kādi jautājumi par izrunāto. Tā kā var droši uzdot man čatiņā. Ja jautājumi nav, tad es gribētu jūs iepazīstināt ar akadēmiju, pastāstīšu, kas mums būs jaunajā gadā, 2028. Tā, pagaidām jautājumu nav. Tātad, kas ir tā akadēmija? Ja? Tātad mums ir tā, ka mums ir teorija, vienmēr būs teorija, teorija tā kā par konkrēto tēmu. Tad būs Zoom sazvanīšanās reizi mēnesī, tur, kur mēs pieņemsim atbildam uz jautājumiem, vai varbūt arī kādam, nezinu, tur... ja rodas kaut kādi jautājumi, bet, protams, mums ir arī WhatsAppā grupiņa, kur mēs tajā grupiņā uzdodam dažādus jautājumus. Florida Sol, es uzrakstīšu tūlītās, kā viņas saucās. Jums tur tajā receptē būs arī. Ja? Lūk. Tad katru mēnesi, tēmai atbilstošas video receptes, kā arī tur praktiski padomi. Un, var, protams, vienkārši kā iepazīties, kas tas tāds ir, paskatīties, kā tas darbojās, kā tas ir, tad tas ir 1 mēnesis, tie būs tie 24 eiro. Bet tagad ir tā, ka mēs izdomājām, kad, pieņemsim, mēs varam noslēgt līgumu, uz tā kā beztermiņa, protams, to līgumu jūs varat pārtraukt jebkurā brīdī, vienkārši pateikt, ka, viss man, paldies, es vairāk tālāk negribu mācīties, man viss ir skaidrs, es visu zinu, visu protu, un man tas nav nepieciešams, bet var tā, kad, ja mēs noslēdzam ar jums līgumu līdz jaunajam gadam, tad jums viss nākošais gads būs vienkārši katru mēnesi 17 eiro. Manuprāt, tā nav nekāda tur milzīga summa, tas ir tāds... bija pagājušajā, tā kā, nevis pagājušajā, vēl gads nav beidzies, 25. gadā bija tā, ka varēja nopirkt abonementu uz 3 mēnešiem, un es skatos, ka meitenēm ļoti patika tāda opcija, ka varēja nopirkt uz tiem 3 mēnešiem, pa tiem 52 eiro, un tie arī sastādīja to 17 eiro, tā kā 17 eiro mēnesī, un katru mēnesi mums ir jauna tēma, mēs mācamies, attīstamies, kas vēl ir ļoti forši, kad tajā akadēmijā mums būs tagad tā, kad tās meitenes, kuras izpilda mājas darbus, iesūta WhatsApp čatā, mēs pašas tajā WhatsApp čatā izvēlamies labāko darbiņu, kas mums vislabāk patīk. Mums būs tāda kā katru mēnesi, mēneša beigās balsošana. Mēs izvēlēsimies, par kuru tā kā mēs balsojam, un tā meitene, kurai būs visvairāk balsis, viņai nākošais mēnesis būs bezmaksas. Tā kā mēs arī tādu opciju ieviešam. Un visčaklākai meitenei, kura būs pildījusi visus mājas darbus, visu cauru gadu, tad viņai būs arī 27. gadam abonements, uzdāvināts.
pamatojumu tam, kāpēc tieši pamatojumu tam, kāpēc tieši dzīvokļu virtuvē vairs nedos atļaus. Kā viņi pamatoja? Viņi pamato tā, ka viņi stāsta, ka dzīvnieku izcelsmes produktus nedrīkst no viņiem gatavot. Ja pieņemsim, jūs vēlaties, jūs varat konfekšu tur taisīt pušķus, pieņemsim, tādas lietas var, bet kas attiecās tieši uz kūkām, tad viņi saka, ka nevar. Tā nekad nav bijis visu laiku. Es jau arī tā kā tās meitenes, kuras bija pie manis mājražošana mācījušās, mēs arī tur cīnījāmies, tur meitene Saldu, kas Salaspilī, kas arī Madame Makarons, jā. Mēs, reāli mēs tā kā izcīnījām viņai vietu, lai viņa tā kā varētu darboties dzīvoklī. Tas bija vēl pagājušā gadā, laikam, vai jau es tagad nemācēšu pateikt, varbūt pusotras gads ir pagājis. Vai arī tur Aijai, jā, viņa arī dzīvoklī Jūrmalā. Un tad tā kā viņi var panākt pretī, un es nevaru pateikt, ka tas ir tāds 1,000,000%, ka viss, ka nē, bet viņi tad, kad bija pie manis pēdējo reizi, jā, septembrī, tas cik tā 2 mēnešus atpakaļ, mēs tieši par šito runājām, jo es jau meitenēm mācu, kā atvērties dzīvoklī, un man tas bija ļoti svarīgi, ja tā kā saprast, kāpēc nevar, jo ir ļoti daudzi, kas tā kā labprāt gatavotu, vai tas kā papildus ienākuma avots, vai varbūt tik tiešām tā ir kaut kāda sirds, nevis kaut kāda, bet tā ir sirds lieta, jā, kas tev ļoti patīk un ko tu gribi darīt. Un, jā, un viņi pateica, kad tieši dzīvokļos, kad vairs viņi nav tik pretīm nākoši, kā kādreiz tas bija, jā. Pamatojums ir tāds, ka jaunas Eiropas vadlīnijas, tā viņi vismaz saka. Jā. Protams, kad ja tu esi varbūt tāds ļoti uzstājīgs, ja tu esi pārliecināts, ka tas ir tas, ko tu darīsi, un tas, ko tu, tā ir tava, tiešām tāds sapnis, sirdslieta, un tu jau gatavo varbūt, jā, un tev jau ir kaut kādi savi klientu loks, un ka tu negribi to neatmest neko, tad tā arī viņiem ir tam pārtikas veterināru dienestam būtu jāstāsta, ja, kad process jau ir aizgājis, kad šitais te, kad cilvēki prasa, ka viņi grib, ka viņiem garšo, ja, un jums tā kā jau viss tas tā kā jau ir aizgājis, un jūs lūdzat viņu palīdzību, lai viņi jums iedod to licenci, jo jūs gribat paši oficiāli strādāt, ja, tad viņi tā kā var panākt pretī. Bet es saku, tas ir viss ļoti individuāli, tas ir jārunā ar sava rajona to pārtikas veterinārā dienestā ar to atbildīgo cilvēku. Jā. Tā kā, jūs ziniet, šajā dzīvē nav nekas neiespējams. Tā es gribētu pateikt. Ja? Jo tas viss ir atkarīgs no mums pašiem. Es tā domāju. Jo es pastāstīšu Jānam bišķiņu tūlītās tālāk, jo tur būs tajā slaidā, kā to visu varam izdarīt. Ja? Lūk, un par to atvēršanos, tad tur ir tā, jā, kad par to, ka ir tāda pat dziesma, viss neiespējamais ir iespējams. Jā, tad reāli šajā dzīvē es domāju, ka viss ir iespējams. Tas vienkārši ir viss no mums pašiem ir atkarīgs, jā, cik ļoti mēs kaut ko tā kā gribam. Visiem ir šikas mājas. Jā, visiem ir šikas mājas, visiem ir pa 2 leduskapiem, pa 2 saltātavām, un viss tas ietilps, un viss ir ļoti labi. Jā, tā kā pilnīgi piekrītu. Jā, bet tas, kad ir privāta māja, tad viņi tā kā vairāk ir pretīm nākoši. Tā ir. Tas ir vienkārši tāds dzīves fakts. Bet es saku, ka neticu, ka ir kādas atlaides šajos laikos, nevienu neinteresē, visiem ir viena likuma. Zini kā, tāpēc es saku, tas ir arī no tevis atkarīgs, jo uzstājīgāks tu būsi, ja pieņemsim, tu tiešām tici, jo viss jau notiek no tā, cik ļoti mēs ticam savam kaut kādām tur projektam, tas, ka es to gribu darīt. Jo ļoti bieži ir tā, ka daudzi pamēģina pēc pusgada, man tas nav vajadzīgs, man klientu nav, es neko negribu un visu, un vienkārši viņi to atmet. Licence ir dabūta, tad pēc tam cilvēkam ir jābrauc tam inspektoram atkal visu taisīt ciet. Ļoti daudzi vēl arī dara tā, ka
atverās, pieņemsim, gatavo makaronus un pēc tam sāk gatavot Pāvlovas, tur nezinu, plaucētās mīklas izstrādājumus, sāk taisīt visu kaut ko un apjūk paši savā tajā mairažošanas procesā un savā tajā sistēmā, un tāpēc arī viņam pēc tam tur ir jāatskaitās. Un un sanāk tā, ka tam inspektoram, es tā kā saprotu arī tos inspektors no vienas puses, ja, ka mēs paši izveidojam tādus tos apstākļus, ja, ka viņam pēc tam tas viss tā kā sarežģīja. Varbūt arī tāpēc tas tā kaut kā ir noticis. Es nezinu, grūti spriest, bet pats fakts kā tāds, jā, ka viņi tā kā, ja jūs zvanat, prasat, vai es varu atvērties, viņi noteikti jums pateiks uzreiz nē. Bet, ja jūs tā kā būsiet vairāk tādi uzstājīgi un stāstīsiet par to, ka jums jau viss aizgājis, ka viss tas process jau iet, kad cilvēki priecājās, viņiem dzimšanas dienas, viņiem svētki, es te pagatavoju ļoti garšīgi, visi man tikai slavē, un man ir ļoti daudz pozitīvas atsauksmes, un es ļoti gribu, un tā ir tiešām mana sirds lieta. Es domāju, ka tad var viņus, tā kā pierunāt, jā. Es negribu arī tagad jums apsolīt, ja, kad visiem viss būs, ja, bet es saku, tas ir ļoti atkarīgs no jums pašiem, no tās, kā aizies tā saruna. Tā kā tā. Jā. Ok. Par mājražošanu tas tā kā tā. Jā. Un, jā. Jo ir arī ļoti bieži tā, ka mēs aizdegamies ar kaut kādu lietu, un šķiet, ka tas ir viss tāds, tas ir tas, ko es gribu, viss super, un kārtas saliekās, un puzzles saliekās, un viss aiziet. Un pēc tam pēkšņi vienkārši tu tā kā pamosties vienā rītā un domā, vai man tas vispār ir vajadzīgs, un tu viss, un atmet. Tāpēc varbūt arī tāpēc tas tā. Kad tā kā no sākuma pamēģini, saproti, ka tas varbūt nav, un varbūt arī vēl tas tāds. Bet es tieši, tā kā otrādāk, es runāju bieži par to, kad dažreiz ir tā, ka mēs sitamies cauri tur klintī, ja mēs, iedomājamies, kur ir klints, un mēs esam kā rūķis ar to tādu, kas klintis ir cauri. Tur kaut kur dziļumā noteikti ir tāda, es nezinu, zelta podiņš, ja? Un ļoti bieži mēs vienkārši nolaižam rokas, ja? Tā kā neturpinot kaut kādas lietas, bet ja mēs turpināsim, tad noteikti mēs sasniegsim to, ko mēs vēlamies. Tāpēc varbūt priekšlaicīgi nevajag nekad arī padoties. Ja? Jā, tad par akadēmijas to abonementu kalendārs ir tāds, ka mums šobrīd ir oktobris, mums ir medus mīkla, nākamajā mēnesī mums būs bezrauga mīkla, kārtainā mīkla, kur ir Napoleons, tur būs kārtainā mīkla gan bezrauga, gan rauga, jo es vēl izdomāju, ka es iedošu vēl krosānus, ļoti sviestainus, garšīgus, tad tur būs veseli 3 dažādi desertiņi. Tie būs volavāni, ka no kārtainās mīklas bezrauga, tad būs kārtainā mīkla Napoleons bezrauga, un rauga kārtainā mīkla, tā būs krosāni. Un piparkūkām tur būs piparkūku pati mīkla un piparkūku mājiņas. Šablons un kā to gatavot solīts pa solītim, lai mums katrā mājā smaržo piparkūku mājiņa. Jā, par to akadēmijas čatu, tad tur mums aprakstā ir pievienota vienmēr Excel tabuliņa, tur tā kā par maksājumiem vai kaut kāda vēl aktuāla informācija. Tad mums ir tas, pieņemsim, kur mēs dalāmies ar saviem veikumiem, vai arī, ja gadījumā kaut kas nav sanācis, tad meitenes uzraksta, kāpēc tā vai kāpēc šitā, tad mums arī gāja pārunas par to cepeškrāsnī. Mums, starp citu, runājot par cepeškrāsnīm, visiem mājās ir dažādas cepeškrāsnis, kādam jaunāka, kādam vecāka. Ļoti daudzām cepeškrāsnīm ir klāt instrukcijā, un tajā instrukcijā ir uzrakstīti arī cepšanas režīmi un temperatūras. Ja? Tā kā tas, kas rakstīts receptē, tā ir optimālā temperatūra vienmēr, ja? Tā arī piedomājam, bet paskatāmies arī, kas jums ir rakstīts instrukcijā. Tas vairāk uz
plaucēto mīklu attiecās vai arī uz tām pašām pavlovām, ja. Bet, jā, bet visu mēs te varam saregulēt, un lai meitenēm galvenais, kad lai viss izdodās. Kā arī par krāsiņām mēs tur, jā, izrunājam vai, nezinu, tur, ja kaut kādi vispār jautājumi, tā kā tas ir tāds, kur mēs iedvesmojamies un dalamies. Jā, par online kursiem es vēl aizmirsu arī pateikt, ka mums ir atlaide 20% ierakstot kodiņu oktobris 20, 3 dienas līdz 24. oktobrim sanāk. Tas ir visiem online kursiem, kas ir mājaslapā pieejami. Jā, es pamēģināšu pademonstrēt arī kabinetu. Bišķiņu vēl par 28. gadu, un tad man tur bija jautājumi arī par tām tēmām, kas ir šobrīd, tā kā, kas tur šobrīd notiek un tā tālāk, tad arī pastāstīšu. Ja? Tad, kad jūs, pieņemsim, esat mājaslapā, te labajā pusītē ir tāds globusiņš, var uz viņu piespiest, un tad jūs nonākat savā kabinetā. Ja? Un te ir tāds sasveicināšanās video no manis, un tad šeit apakšā jūs vienmēr varat redzēt tos kursus, kurus jūs esat iegādājušās, pieņemsim, ja? Vai arī jā, tos kursus, kurus jūs esat iegādājuši. Biskvīts 5 kļūdas, tas ir visiem. Tas uzreiz automātiski aiziet visiem. Un, jā, tad pieņemsim, parādīšu rauga mīklu, ja, man meitene viena prasīja. Tad pieņemsim rauga mīklai, un mēs ieejam iekšā rauga mīklā, kā viņi izskatās mums no iekšpuses. Tad jums arī atvērās viss, vai ne? Jūs redzat, rādu, jūs redzat taču, vai ne? Viss kārtībā. Tad šeit ir, reku, vienmēr būs teorija, atveram, pieņemsim vaļā, un tad mums te atvērsies teorija par raugu mīklu. Ja? Ir tā kā PDF prezentācija, un tad es tā kā pastāstu par rauga mīklu, tehnikas, metodes, vispār par tā rauga mīklu kā tādu. Jā, super. Es atvainojos vēlreiz, ja, meitenes, ka man te kaut kas uzkārās. Tad mums ir rauga mīklai 5 tur biežākās kļūdas, kādas ir bijušas, pieņemsim, es nezinu, mums ir tā, ka mums tēma iziet, tad es saprotu, pieņemsim, kur varētu būt kaut kādas pieļautas kļūdas, lai arī jums pēc tam tās kļūdas nebūtu, tad es izveidoju vēl vienu papildus tādu kā materiālu, lai tā kā noskatāmies, ja tur nav viņas garas, tur, es nezinu, 5-7 minūtes, lekcija varbūt tur stunda būs 40 minūtes, bet pa lielam, tā kā, lai izprastu to tēmu, man liekas, ka tas tā kā būtu vajadzīgs, ja. Un tad ir, protams, video receptes, un video receptēm ir vienmēr arī tā kā PDF-iņš klāt, ko jūs varat izdrukāt, lai jums ir, un kur jūs varat arī kaut kādas savas, te ir arī pagatavošana un tā, ja, tā kā jūs varat tās receptes izdrukāt sev. Un tieši tāpat tās ir, te ir raugu mīklē, tur būs ne tikai par tiem speķu pīrādziņiem, bet tur arī dažādi pildījumi, ko jūs varat arī tā kā pildīt. Un cinabonu maizītes, tās arī ir, tās ir kā kaneļu maizītes, bet tur arī ir klāt vēl arī, ka jūs varat pieņemsim tur magoņu maizītes pagatavot un tā kā aizvietot ar citiem pildījumiem. Glazūras tur dažādas ir balta glazūra, šokolādes glazūra, ar ko noglazēt arī tās bulciņas. Ja? Tas ir par to rauga mīklu. Un tagad arī man šķiet, ka visiem ir pievienots tehniski iepazīšanās ar 28. gada kalendāru. Man šķiet, ka ir pievienots. Vismaz es skatījos savā kabinetā, tad man ir izlecis kā pārējām meitenēm. Lai man atkal nekas nepazūd, tad maigi vajag tā. Tad par to 26. gadu tad mums sanāk ir tā. Tas ir jau kabinetā jau tām meitenēm, kurām jau ir kabinets, tad šeit arī tā kā sveikas meitenes, un jūs arī visi esat sveicināti, ja, tad mēs iedziļinamies akadēmijā katru mēnesi jaunā tēmā, un katra mēneša sākumā mēs atklājam jaunu tēmu ar teorijas lekciju, un viss atvērsies 1. datumā katru mēnesi, tā kā, ja, un tad atvērsies arī receptes, pieņemsim,
nu jā, katru mēnesi būs vismaz divas. Viena būs noteikti, tā kā vienmēr es cenšos tā izdarīt, kad viena ir drusciņ sarežģītāka un otra būs tāda tā kā vienkāršāka. Gatavojam abas divas, trenējamies, mācamies, jā, un noslēdzot līgumu līdz jaunajam gadam, tad būs 17 eiro mēneša maksa, ja noslēdz meitenes pēc jaunā gada, tad tur jau būs mēneša maksa 20 eiro, jā. Tas ir līdz jaunajam gadam, lai mēs jauno gadu varētu iesākt, tāpēc mēs tādu mazu ažiotāžu cenšamies izveidot, lai mums tā kā visas meitenes, visi studenti sāktu vienu kalendāro apaļo gadu. Protams, varēja no septembra taisīt vai, nezinu, tur no jūnija, bet, gribētos tā kā, lai tas gads aizietu tā kā cauri no janvāra līdz decembrim, jā, ar visām, tādām lietiņām. Jā, tad par tām iespējām es pastāstīju, kad mums sanāk, ka katru mēnesi mēs izvēlēsimies labāko meiteni pašas, visas, kas mēs esam čatā, mēs arī pašas skatīsimies, kurš darbiņš mums vislabāk patīk, un tad mēs par to nobalsojam, un tad tā meitene saņem uz nākošo mēnesi to abonēšanas maksu kā pavēlti, jā, tad viņai uzreiz atverās nākošā mēneša tēma. Un čaklākā, kura būs tā kā gadā mums visus mājas darbus izpildīs, tā kā, par kuru mēs arī no tām meitenēm, kuras būs mums tā kā līderes, tad mēs no viņām izvēlēsimies arī labāko, un tad būs abonements 27. gadam. Ja? Šobrīd te ir tā, ka tajā kabinetā uz to akadēmiju būs, tad mēs var iepazīties ar līgumu. Piekļuva grupas čatam būs viss ar 1. janvāri atvērsies. Šobrīd pagaidām mums ir viss tā kā cieta, bet ar 1. janvāri atvērsies arī. Tad būs tas par to Zoomu piekļuvē, tad būs arī papildus materiāli. Papildus materiāli te būs arī tā kā lekcijas veidā varbūt tās, ja, kaut kādi, jo mums ir arī ļoti daudz materiālu jau izveidoti par garšvielām, par miltiem, par olām, par kaut kādām tādām lietām, tad šeit būs visi tie tā kā materiāli, ar ko jūs varēsiet arī iepazīties. Vienkārši tas tā kā jūsu zināšanām. Tā kā. Jā, tātad janvāris mums būs trifeles un šokolādes brunete. Trifeles tas būs tas sarežģītākais, brunete būs vieglākais. Februārī, kā jūs redzat, smilšu mīkla atkārtojās, bet būs citi deserti. Ja? Šobrīd ir ļoti populāri tie, ne šobrīd, bet laikam kaut kā pēdējo pusgadu, man liekas, ka ir tie cookies, ja? Ļoti diezgan tādi populāri, kur ir arī pildījums iekšpusītē, un viņš ir tāds kraukšķīgs, un tad, kad mēs viņu izcepam, un tad tā iekšiņa ir tāda forša. Savādāka tekstūra. Lūk, un tad sirsniņa cepumi, tas būs mums uz Valentīnu dienu. Martā mēs paņemsim zefīrus. Aprīlī mēs paņemsim olu baltuma masu, un te būs angel food cake, arī ļoti tāda viņa populāra, kā arī meringas. Tad mums būs plaucētā mīkla. Plaucētā mīklē mēs Paris Brest uztaisīsim. Tie ir tādi līdzīgi kā gredzeni ar to riekstu pildījumu, un tad gredzenie ar biezpiena krēmu būs. Jūnijā mēs taisīsim saldējumu, bez saldējuma mašīnas, un varbūt arī ar saldējumu mašīnu, vēl pastīsimies, bet saldējums noteikti mums būs. Un būs arī sorbeti. Jā, sorbeti. Tad būs mums medus mīklā, un mēs taisīsim medus ruleti un mafinus. Septembrī mēs gatavosim kārtaino mīklu austiņas un mēlītes. Jā, kaut kāds tas, kas klasika tāda mums būs. Rauga kārtainai mīklai mēs taisīsim dāņu bulciņas, viņas tādas saucās kā daniš, jūs varat iegūlēt arī paskatīties, ļoti interesants deserts. Un taisīsim arī ābolu rozītes ar kārtaino rauga mīklu. Ļoti estētiski izskatās un arī ļoti garšīgas. Tad mēs iesim kārtaino rauga mīklu, kur būs mums tie gredzentiņi ar kaneli. Pat cik novembris, rudens, kaneļas maržas, tuvāk ziemai, un pildīti krosāni, un tad mēs arī izņemsim tēmu keksi. Tie būs arī, tur būs mramora keks un arī apelsīna keks. Tā kā šī tādas garšīgas lietas mēs gatavosim ar jums nākošajā gadā. Kas attiecās par līgumu, jūs varat, ir mums tie
kontakti info@saldaparadīze.lv. Jūs varat tur vienkārši uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, telefonu un e-pasta adresi. Un viss. Un uzrakstiet, es gribu pieteikties nākamā gada akadēmijai. Mēs noslēgsim līgumu, bet viss sāks darboties ar 1. janvāri. Tā kā, ja? Bet līgumu var noslēgt arī līdz tam. Nu, tā kā, ja jūs vēlaties, pieņemsim arī lai jums jau kabinetā būtu šī mēneša tēma, kas ir jau kārtainā mīkla, vai tagad mums vēl iet medus mīkla, tad vēl sanāk pa 2 mēnešiem 34 eiro būs vienkārši jāpiemaksā un viss. Un tad pa lielam jūs varat arī kaut vai ar šodienu sākt, un jums būs medus mīkla, kārtainā mīkla un piparkūku mīkla, un tad jau viss nākošais gads aizies. Nu, tā kā arī tā var darīt. Ja? Un kas vēl bija? Tā, es Vai man pārslēdzās prezentācija? Man tāds jautājums. Vai jūs redzat, es atpakaļ prezentācijā esmu ieslēgusi, vai viņa tā kā iet, vai jūs redzat, vai man vajag viņu tā kā apstādināt un vēlreiz iet? Es pa šito te tagad domāju. Būs vai nebūs? Varat uzrakstīt, lūdzu, vai jūs redzat to prezentāciju? Kāds, lūdzu? Redz, ja? Super. Paldies. Tā. Ok, un tad... Tā. Par šito mēs izrunājam, par tur jau pa jautājumiem es atbildēju. Jā, kodiņš. Ja nu gadījumā jūs vēlaties iegādāties kādu no kursiem, tad no kursiem mums ir arī tas oktobra kodiņš oktobris 20, tad var arī to Pavlovas vai plaucētās mīklas kursu iegādāties ar 20% atlaidi biskvīts, bento kūkas, 3 kūkas. 3 kūkas ir ļoti forši tādā ziņā, kad var iemācīties 3 dažādas kūkas, un tad visu gadu viņas cept pa lielam. Nu, tā kā tas ir vairāk tādiem, kam tik ļoti neinteresē padziļināti konditorija, bet vienkārši patīk pagatavot kaut ko sevišķu uz kādiem vienkārši svētkiem. Jā, biskvīti, bento kūku kurs, musa kūkas, franču makaroni. Jā, tā kā šitie te visi kursi pa lielam ar to 20% atlaidi. Jā, par mājražošanu, viņš vēl man te prezentācijā ir palicis. Tur ir reāli, kā visu dokumentāciju sakārtot, kā visu izdarīt, tas pa lielam, tā kā, ja jūs mājās darīsiet, tad jums tas viss noderēs. Dzīvokļos no sākuma laikam ir jāsāk ar to, kad ar to inspektoru tomēr jāvienojās, jā, tā kā, nevis jāvienojās, bet tā kā jābūt uzstājīgam, lai jums tomēr viņi atnāk uz to pirms reģistrācijas pārbaudi, jā, tā kā viņi ir jāpaaicina. Un ja viņi atnāk, tad jau tāda dokumentācija noteikti noderēs. Bet, jo tur ir arī klāt paškontrole, un paškontrole, cik es zinu, visi vispār pa 200 eiro tirgo. Ne visi, bet tā ir. Jā, tā kā tas ir par atlaidēm, par foršām. Un jā, tā kā, ja arī tev gribās nākt uz akadēmiju attīstīties, es būšu tikai priecīga un kopā gatavosim katru mēnesi. Un jā, tā kā tas par to. Es neuzkāros, man liekas. Jā, varbūt ir kaut kādi vēl jums jautājumi. Varbūt es uz kaut ko neesmu atbildējusi, tad es labprāt arī atbildēšu. Jā, par to līgumu, ja vēlaties noslēgt, tad droši rakstat uz info@saldaparadīze.lv. Tad sagatavošu vienkārši līgumiņu, lai es jums varētu arī kādu numuru piešķirt, un tad visu, un tad vienkārši līdz 10. datumam katru mēnesi tie 17 eiro ieskaitam, un jums vienkārši pagarinās tas kabinets. Un ja mums bija iepriekš pagājušajā gadā tā, ka mums tajā kabinetā bija pieejamas visu laiku 3 tēmas, ja, tā kā 3 ejošās, tad šogad mēs izdomājam, ka tomēr mēs viņu taisīsim tā, ka no janvāra mēneša, pieņemsim, ja tev ir kaut kāda tēma, tad tev visas tās tēmas arī visu gadu būs pieejamas, tā kā tu varēsi viņas gatavot un nekas nepazudīs. Tev nav jādrukā, vienkārši tu lieto to kabinetu un tev visu cauru gadu vienkārši tās tēmas vērsies
Tā kā janvārī atvērsies tā šokolādes tēma, februārī atvērsies smilšu mīkla un tā tālāk. Un tas vērsies tā kā ar katru mēnešu 1. datumu. Tā kā, nu, tāds tas plāniņš būs. Jā, ja šeit ir kāda meitene, kura ir bijusi akadēmijā 25. gadā, tad man jums ir vēl ļoti labas ziņas, ka jums tēmas no 25. gadā arī saglabāsies jūsu kabinetā. Tā kā tāds ir vēl arī bonusiņš meitenēm, kas bija 25. gadā. Ja? Tā kā, nu, tās, no kura datuma, kad tā kā iegāji, tas viss tev saglabāsies. Jā, nu tā kā, par nākošo webināru varat sev piezīmēt, kaut kur būs 24. novembris, un 24. novembrī mēs iesim cauri tekstūrām, jo šī tēma man arī ļoti tuvā, man viņa patīk, tāpēc, kad musa kūkas, tur tas viss ir tāds tik tiešām uz tām tekstūrām un uz to sabalansētību. Tā kā par tekstūrām arī būs ļoti interesanta lekcija. Jā. Nu labi, meitenes, vai jums ir kādi vēl jautājumi? Tā kā droši varat man pajautāt, uzdot. Un, ja kas, tiekamies vai no akadēmijā, vai tiekamies arī nākošajā webinārā, uzzināsiet arī vēl kaut ko jaunu priekš sevis par dažādām tekstūrām. Jā. Paldies jums liels! Jā. Žanete, paldies jums arī, ka jūs man bijāt visu laiku klāt, es varēju uz jums paskatīties, un tā kā man tādā ziņā ir vieglāk uzreiz. Jā, paldies, meitenes, liels. Jā, paldies jums. Parši. Paldies par puķītēm un sirsniņām. No parši. Tā kā tā. Labi, meitenes, tad pagaidām, lai jums jaukas brīvdienas, jauks brīvlaiks. Jā, un jā, padomājiet, tā kā nav nekas tāds piespiedu variantā, tā kā mēs paši izvēlamies, paši pieņemam lēmumus, kā tā. Labi, jaukas un saulainas. Es ceru, ka būs visa nedēļa saulaina, lai jums skaists brīvlaiks izbaudiet, pavadiet kopā ar bērniem. Ja bērniņi ir, tad jā, tā kā atpūšaties. Labi, tad pagaidām atā. Atā.